Čau, te es. Un es esmu nenormāli priecīga, jo es uzzināju, kad es vadīšu skolas pasākumu. O, jā! Ak, Dievs. Es vairs nevaru viņus tādu. Labi, es vadīšu skolas 1. septembra pasākumu, bet priekš manī ir vēl viena slikta ziņa. Jo es vakar biju uz skolu, palīdzēju skolotājai pārnest grāmatas, tas tā. Bet man rīt ir jāiet uz skolu, jo man ir jāatmēģina 1. septembra pasākums. Un es vēl nezinu ne vārdus, ne apģērbu, neko. Man vēl nekas nav iedots, es vēl neko nezinu. Es zinu tikai to, ka man ir jāpiedalās un ka es esmu vadītāja. Es nezinu, man nav pat ne jausmas. Mēs tikai taisīsim laikam mazu uzvedumu vai... Bet runa neiet pa šo un pa šo lietu, jo ir tāda lieta, ka mani mazie mīluļi, un es viņus gribu parādīt. Jā, tad man ir dzīvnieki, kurus es gribu parādīt, un es viņus rādīšu. Lai man nav, lai viņi nav veci jau un tādi, viens ir vecāks, tā kā vienam ir, sanāk, 8 gadi un otram ir, vienam ir 7 gadi un otram ir 3 vai 4 gadi, es neskaitu viņus, tā kā jūs varat neprasīt, ja, tur jāskatās suņu pasēs, jo abiem suņiem ir pases, ne tādas kā cilvēkiem, ja? Nepārprotiet mani te, ja? Bet, jūs sapratāt. Es zinu, ka jūs sapratāt. Un tā tad varam ņemsim rokas pa priekšu. Un tā tad... Tas ir mans suns, Ralis. Viņš svēra 7 kilograms, 5 kilograms. Un jā, viņš ir ļoti mīlīgs. Viņš var gulēt. Viņš var ēst, viņš var Viņš dara tā, kad viņš ir satraucies, viņš noteikti ies kaut ko apēst. Viņš vienkārši pieiet pie bļodas, paņem visu mutē, ekskavātorā un aizskrien projām un pa ceļam kožļā. Tas ir dīvaini, bet viņš tā dara. Un viņš ir kastrēts, vai es nezinu, kā suņiem to sauc. Un viņš ir ļoti vecs. Vismaz tā izskatās. Bet patiesībā viņam ir 7 gadi. Un viņam patīk rakt un plēsties. Un ir vēl viens suns, kas ir pilnīgs pretstats viņam. Un tātad, jā, Ralis ir aktīvs, viņš rokās. Es vienkārši vienu dienu gāju pa dārzu, iekritu raļa bedrē. Mums nav vilku bedres, mums ir raļa bedres. Un tā kā viņš bija izvedis bedri, es gāju pa dārzu, iekritu viņa bedrē un sastiepu potīti. Un jā, un es jau dzirdu, ka viņš ir pagrābis no trauka ēdienu un nāk šurp. Jā, un pa ceļam kožā. Tas ir drausmīgi, ir neforši. Pretstats ir Ringa. Viņa ir dīvaina karaliene. Viņa ir brūnā krāsā, un viņa ir kā īsts taksis vairāk, pēc izskata vismaz. Jo viņam ir garas ausis, Ralim ir uz pusi tik garas, ja, puse no tām ausīm. Un viņa ir ļoti garš purns, kas taksim patiesībā tā ir viena no labākajām pazīmēm, kad ir garš purns, un es viņu tikko uzmodināju. Un viņa dažreiz dara tā, ka viņa apliek kaklu, savu galvu man ap kaklu, un tad viņa guļ vienkārši, viņa vienkārši aizmieg. Un jā, es viņu tikko uzmodināju, tāpēc es viņu nokšu nost. Un Ringai ar Rali ir bijis viens metiens, ne metiens, es nezinu, kā to sauc. Viena grūsnība, ne Ralim, bet Ringai, no Raļa varētu teikt. Un viņa bija nenormāli smukiņi, un es jums 2 bērnus parādīšu tagad. Šī bija Šarlote, kuru mēs aizvedām uz, es patiešām neatceros, ne uz līgatni, bet es tiešām neatceros, kur mēs viņu aizvedām, bet tur ir ļoti, tad, kad mēs satikāmies, bija novembris,
decembris bija, vēl nebija sniegs, un bija nenormāli augsts. Es kucēnu turēju segā. Nu, segu mēs, protams, suņārdās, viss kārtībā. Mēs segu, protams, neatdevām, un viņa, tā meitene, kas ņēma to taksīti, viņa paņēma un ietina jakā, un tas bija tik mīļi, viņa tā rūpējās par viņu. Un jā, tātad tā ir Šarlote, ar kuru mēs sazinamies arī, jā. Un tātad otrs suns ir. Un šis suns bija Rika, tā bija mazākā meitenīte no 5 suņiem un no 4 meitenēm. Tad sanāca, mums bija 1 zēns un 4 meitenes, un bija 2 meitenes brūnas, 2 melnas un 1 melns zēns. Nu jā. Un tad sanāca tā, kad mans brālēns Artūrs gribēja ļoti sev sunīti, taksīti, un tāpēc viņam tuvojās dzimšanas diena 24. decembrī, vai 25. ne, 24. decembrī. Un viņš ļoti gribēja taksīti, un tad es izdomāju, kāpēc mēs nevarētu viņam uzdāvināt taksīti. Un tad tas ir viņa taksītis, viņa ir vismazākā, un viņai varbūt bildē nevar redzēt, bet viņai vienā pusē, es nezinu, kāpēc, Ringai arī tā ir, viņai vienā pusē tāds tā kā maza spalva ir. Bet, nu jā, ko tur izdarīs? Neko. Un atvainojiet, piedodiet, bet mans kaķis nav mājās. Un jā, tā arī laikam ir labāk. Un jā, tad laikojiet, subscribojiet, un tad laikam atā līdz nākamajam video.